Sveicināti! Latviešu valodā ir daudz līdzības ar tās dienvidu kaimiņu lietuviešu valodu. Par to ir stāstīts jau vairākos šī kanāla raidījumos. Bet kā tad ar ziemeļu kaimiņiem, igauņiem un vēl tālāk esošajiem somiem? Pirmajā brīdī varētu likties, ka starp mūsu valodām nav nekādas saistības. Valodnieki šīs valodas liek pavisam citā valodu saimē, ne baltu valodu un pat ne plašākajā indo-eiropiešu valodu saimē, bet gan atsevišķā somugru valodu grupā, precīzāk Baltijas somu valodu saimē. Tas nozīmē, ka somugru un baltu valodu vārdiem ir pilnīgi citas saknes, bet varbūt mūsu valodās tomēr ir kādas līdzības. Kā nekā, balti un somugri jau ļoti sen dzīvo blakus viens otram. Tie bijuši baltu ziemeļu kaimiņi jau vismaz pāris tūkstoši gadu, un iespējams tie agrāk dzīvoja baltiem kaimiņos arī tālāk uz austrumiem no mūsdienu Latvijas teritorijas. Ja ciešāk papētam somugru valodu vārdus un ņemam vērā laika gaitā radušās skaņu izmaiņas, tad šādas tādas līdzības tomēr var atrast. Piemēram, somu valodās nav raksturīgas šņācošās skaņas eš un ž. Tādēļ, ja tie pārņēma kādu baltu valodas vārdu, viņiem šīs eš un ž skaņas parasti palika par h skaņu. Latviešiem daudzos vārdos šīs šņācošās skaņas bieži ir palikušas par s un z, bet tās joprojām saglabājušās. Tāpat somu valodās bieži mēdz mīkstināt dažus patskaņus. Tā d paliek par t un g paliek par k, vai dažreiz līdzskanis vārda sākumā var pat pavisam pazust. Vārdu aizgūmi mums ļauj spriest par to, kādas varēja būt attiecības starp šīm valodu nesētāju grupām no tik seniem laikiem, par kuriem mums nav saglabājušās nekādas rakstiskas liecības. Uzskata, ka tad, kad balti satikās ar somugriem, kas visdrīzāk sākās laika posmā starp 2. un 1. gadu tūkstoti pirms mūsu ēras, vai pat nedaudz senāk, somugri vēl lielākoties piekopa mednieku vācēju dzīves stilu, bet baltiem tajā laikā jau bija izplatīta lauksaimniecība un lopkopība. Tas ir novērojams pie šiem aizgūtajiem vārdiem. Aizguvumi starp baltiem un somugriem bija appusēji. Raidījumā par lībiešiem jau stāstīju, kādi to valodas vārdi ir ienākuši latviešu valodā. Atstāšu norādi uz šo raidījumu pie video apraksta, bet šajā raidījumā koncentrēšos uz vārdiem, par kuriem valodnieki uzskata, ka tos no baltiem aizguvuši somugri. Šeit nosaukšu izplatītākos aizguvumus Baltijas somu, jeb somu un igauņu valodās. Tie būs iedalīti pa to pielietojumu grupām. Sākumā saukšu somugru valodas vārdu, jeb somu vai igauņu valodas vārdu, tad baltu valodas vārdu no kā tas varētu būt aizgūts, un līdz beidzot šī somugru vārda nozīmī latviešu valodā. Ņemiet vērā, ka šie baltu vārdi, no kuriem ir radies aizgūms, nevienmēr ir tādi paši, kādi tie ir mūsdienu latviešu valodā. Dažreiz tie ir līdzīgāki vārdiem lietuviešu vai senajai prūšu valodai. Baltu valodu aizguvumi somugru valodās. Zemkopības termini. Tātad sākam ar somu un igauņu. Herne, hernes. Tātad atceramies, ka h bieži ir vai nu š vai ž, un tādā gadījumā baltu cilmes vārds, no kā tas ir aizņemts, ir žirnis, jeb latviešu zirnis. Herne paliek par žerne vai zerne. Tātad arī skaidri redzams šis aizgūms. Turpinam. Uba. Baltu vārds pupa. Tur nekas nav jāskaidro. Takjainen vai takies. Šeit atceramies to, ka bieži baltu vārds d paliek par t un g paliek par k.
Tādā gadījumā takijas izklausās līdzīgi kā dagis. Kas ir dadzis? Un cik es sapratu, tad dažās somugru valodās tas var nozīmēt arī āķi. Tātad kaut kas as, līdzīgi kā dadzis var būt as. Nākamais vārds vako somiski, vago igauniski, un tā ir tā pati mūsu vaga. Nākamais ir vārds vannas, ko uzskata, ka tas varētu būt aizgūts no baltiskā vagnis, kas nāk no prūšu valodas, un tā nozīme ir lemesis. Nākamais vārds as, kas varētu būt cēlies no lietuviešu akečos, jeb ecēšas. Tātad šeit redzam, ka pa vidu ir pazudis līdzskanis. No akečos ir vienkārši as. Nākamais vārds tarha. Tad atceramies, ka t var būt par d un h ir ž. Tātad tādā veidā mēs vārdu tarha varam saistīt ar vārdu daržas, jeb kā latviski būtu dārs. Un somugriem tas varētu nozīmēt arī vēl aploku. Nākamais vārds pūro, putro, pudr, kas tad varētu būt cēlies no baltu putra, latviešiem saprotams. Un pēdējais vārds šajā nodalījumā talkot vai talgut igauniski, kas varētu būt cēlies no baltu vārda talka. Nākamā nozare ir lopkopība, tātad somu un igauņu vohi, voho, saistās ar baltu ožis, vai precīzāk prūšu vose, kas latviski būtu āzis. Tālāk somu igauņu jēra vai jēr, te jau diezgan labi saklausāms, ka tas varētu nākt no jērs. Nākamais vārds oinas, kas būtībā ir cēlies no tā pašā avinas, jeb auns. Vārds villa vai vil igauniski, tātad cēlies no vārda vilna, kas ir skaidrs. Vārds herke vai herg, tad atceramies par h palikšanu par ž un k par g, tad galā mums paliek, ka tas ir ļoti līdzīgs vārdam žirgas vai zirgs. Tikai izskatās, ka pie somiem un igauņiem šis vārds ir mainījis nozīmi un tiek attiecināts patiesībā uz vērsi, nevis zirgu. Un šādas nozīmju maiņas dažkārt ilgā laika posmā tiešām notiek. Ne tikai šajā gadījumā, bet arī daudzās citās valodu maiņās. Tad nākamais vārds vota, kas varētu būt cēlies no vārda oda, jeb āda, un šajā gadījumā gan vairāk nozīmējot tieši kā jēlu ādu. Nākamais vārds somu hanhi vai igauņu hani, un uzskata, ka tas varētu būt cēlies no žasis vai sansi, prūšu sansi, kas latviešu valodā ir zos. Nākamais vārds somu heina vai vienkārši igauņu hein, un te atceramies, ka h var būt ne tikai ž, bet arī otra šņācošā skaņa š, un tādā gadījumā tas varētu būt cēlies no baltu vārda šienas, kas nozīmē siens. Nākamais vārds pelu, kas cēlies no vārda pelus vai pelei, kas ir pelavas. Nākamā sadaļa ēkas un to daļas, tātad somu un igauņu seina vai sein, būtu cēlies no baltu siena, un somu orsi, igauņu ors, varētu būt cēlies no baltu vārda ardas, kas nozīmē kārti vai jumta kori. Nākamā sadaļa – mājsaimniecības priekšmeti un darbarīki. Somu vārds kauha varētu būt cēlies no vārda kaušas, jeb kauss. Hihna vai ihn cēlies no vārda šikšna, kas ņemot vērā, ka latvieši tik ļoti nelieto šņācošās skaņas, paliek par siksna. Nākamais vārds virve, tas jau ir skaidrs bez skaidrošanas. Kirves, tas ir cēlies no baltu vārda kirvis, un ja jūs zinat patskaņu maiņas starp latviešu un lietuviešu valodām, tad zinat, ka lietuviešu k latviešiem bieži paliek par c. Tātad kirvis vai kirves nozīmē cirvis.
Nākamais vārds somiem lūta vai igauņiem lūd, cēlies no baltu šlota, jeb slota. Nākamais vārds somu malka vai igauņu malk, tas ir saprotams, tātad malka, bet somu valodā tas var nest arī nozīmi nūja. Nākamais vārds seives vai saibas, un uzskata, ka tas varētu būt cēlies no baltu vārda stiebas, kam ir nozīme miets. Nākamais somu pahla vai igauņu pahl varētu būt cēlies no baltu vārda baslis, kas latviski nozīmētu miets vai pat iesmas. Nākamais somu ansa un igauņu ās, cēlies no baltu āsa vai ansis, kas būtībā nozīmē osa, bet pie somugriem vairāk ieguvis nozīmi cilpa. Nākamais somu vārds terva vai igauņu torv, kas cēlies no baltu derva, jeb darva. Nākamais somu torvi vai igauņu torv, un tas ir no baltu vārda taure, kas nevienmēr saprotams tikai kā mūzikas instruments taure, bet var nozīmēt arī, piemēram, raks, kā piemēram dzeramais raks arī. Un nākamais vārds somu tohi vai igauņu tohi cēlies no baltu tošis, jeb tās. Nākamā vārdu sadaļa apģērbs un apavi. Somu vārds kīpere vai igauņu kubar varētu būt cēlies no baltu kepure, jeb cepure. Dažreiz arī lietots ar nozīmi kā ķivere. Un tad somu vārds kurponen, kas tad varētu būt cēlies no vārda kurpe. Nākamā sadaļa ceļi un transporta līdzekļi. Tātad somu valodā ir vārds keli, kas tad visdrīzāk ir cēlies no baltu cilmes vārda keļas, kas latviski paliek par ceļš. Atceramies šo c un k miju. Bet somu valodā tas laikam varot nozīmēt arī tieši ragavas, nevis ceļu. Tad nākamais somu vārds reki un igauņu regi, kas cēlies no baltu roges, jeb ragavas. Somu valodas vārds ratas cēlies no tā pats skanošā baltu ratas, kas ir rats. Un tad somu vārds silta vai igauņu sild, mīkstinot pirmo patskani cēlies no baltu vārda tiltas, kas ir tilts. Tad nākamā vārdu sadaļa zvejniecība, medniecība un biškopība. Somu ahingas varētu būt cēlies no baltu ākstinas vai akštis, kas ir žebēklis vai šķēps. Somu ankerjas vai igauņu angerjas varētu būt cēlies no ungurīs vai angurgis, kas ir zutis. Tad somu lohi vai igauņu luhi varētu būt cēlies no baltu lāšis vai lašiša, kas ir lasis. Tad somu toe vai igauņu toge cēlies no baltu takīšis vai takes, kas nozīmē tādu kā aizsprostu. Nākamais igauņiem laikam tikai sastopamais vārds vehi, kas cēlies no vēžis, jeb vienkārši vēzis. Tad somu vārds lahto, kas visdrīzāk cēlies no baltu vārda slāstai, vienkārši zaudējot šo pirmo patskani, un tas nozīmē slasts. Un pēdējais šīs sadaļas vārds somu vaha varētu būt cēlies no vārda vaškas, jeb vasks. Nākamā sadaļa daba, tās parādības un vide. Somu halla, igauņu hall, cēlies no baltu
šalna, jeb salna, tad somu herma vai igauņu herm no baltu šarma, jeb sarma, somu luhta, igauņu luht, cēlies no baltu lukštas vai lukstis, kas nozīmē mitru purvainu vietu, piemēram, purvainu pļavu. Tad somu salo vai igauņu salu, kas cēlies no baltu sala, kam var būt vairākas nozīmes, tāda paša kā mūsu sala, vai arī kāda tā kā atsevišķs pleķis mežā, purvā, vai arī nozīmē birze. Somu karve vai igauņu karbe cēlies no baltu kērpes, jeb ķērpji. Tad tālāk somu taula vai igauņu tagel cēlies no baltiskā deglas vai dagla, kam ir nozīme piepe. Tad nākamais somu virpi un igauņu virb cēlies no baltu virbas, kam ir nozīme zars vai rīkste. Tad somu rauta, kas cēlies no baltu grodas, un tā nozīme ir sasalusi zeme. Tad somu vārds panu, kas cēlies šķiet tikai prūšu valodā sastopamajā vārdā panno, kas nozīmē uguns. Nākamā sadaļa dzīvnieku pasaulē. Somu tarvas, tauras, cēlies no tauras, tātad kas ir taurs, vai dažos gadījumos šķiet arī ziemeļbriedis. Tad somu hirvi vai igauņu hirv cēlies no pie prūšiem sastopamā vārda sirvis, kā nozīme ir briedis vai alnis. Un pie prūšiem tas nozīmējis tieši stirnu. Tad ir vārds, kas cēlies no tālāk dzīvojošiem somugriem, no vepsiem, un tas ir hehk. Atceramies, ka hr paliek par š, un tādēļ to saista ar baltu vārdu šeškas, kas ir sesks. Tad somu rastas vai igauņu rēstas, kas cēlies no baltu strasdas, jeb strasts. Somu kēki vai igauņu kēgi, atceramies, ka somugri k var būt pārveidojies g, un tādā gadījumā to saista ar vārdiem gege, gegute, jeb dzeguze. Ja skatījāties iepriekšējās sērijas par lietuviešu valodu, tad atcerēsieties, ka bieži vien lietuviešu g latviešiem paliek par dz. Tad nākamais somu vārds haraka, ko uzskata, ka tas varētu būt cēlies no vārda šarka, kas lietuviski ir žagata. Tad vārds, kas sastopams tikai šķiet pie lībiešiem, ir palandaks, kas cēlies no vārda balandis, jeb balodis. Tad somu vārds kerme, kas cēlies no baltu kirmis, kas būtībā nozīmē tārpu, vai pie somiem var nozīmēt arī čūsku. Tad tālāk vārds herhilainen vai herilane, cēlies no baltu širšo vai sirsilis, kas pie somugriem tātad nozīmē sirseni vai lapseni. Un tad beidzot šajā sadaļā somu vapsahainen vai igauņu vapsik, kas cēlies no baltu vapsva vai vopse, kas nozīmē lapseni, vai igauņu gadījumā sirsenis. Nākamā sadaļa – cilvēka un dzīvnieku ķermeņa daļas. Somu kaula vai igauņu kail cēlies no baltu kaulas vai kaklas, kas ir kakls. Tad somugru hammas, kas varētu būt cēlies no baltu žambas vai zops. Tātad, kā redzam, zops. Tad somu reisi vai igauņu reiz cēlies no baltu rietas, kam ir nozīme ciska vai stilps. Tad somu karva vai igauņu karv
cēlies no baltu gaurai, kam ir nozīmē spalva vai apmetojums. Nākamā sadaļa – ģimene, radniecība, sabiedrība. Somu heimo vai igauņu hoim cēlies no baltu šeimā, jeb saime, cilts. Somugru sisar, siser, sozar cēlies no baltu seso vai sesars, kas latviski būtu māsa. Tad somu titar vai igauņu tutar cēlies no baltu dukte vai dukters, kas nozīmē meita. Šie vārdi tad ir vairāk līdzīgi lietuviešu valodai, nevis latviešu. Tālāk somu nepā, igauņu nubu cēlies no nepotis vai nepotis, kas ir brālēns vai māsīca. Somu morsjan vai igauņu mursja cēlies no baltu marti, kas ir vedekla vai līgava. Tad somu kaima vai igauņu kaim cēlies no baltu kaimas vai kaimīnas, tātad kaimiņš, radinieks. Somu seura vai igauņu sabar cēlies no baltu sebras, kam ir nozīmē draugs vai biedrs. Nākamā sadaļa – krāsas, lielumi un citas īpašības. Somu halea vai igauņu haljas cēlies no baltu žaļas vai zaļš, arī ar nozīmi blāvs. Somu harmā, igauņu arm cēlies no baltu širmas, kas ir sirms, vai arī pelēks. Tad somu kelta vai igauņu kuld cēlies no gelta, geltas, kas ir dzeltens. Somu ahdas vai igauņu ahas cēlies no baltu angstas, kas viņu gadījumā nozīmē šaurs. Somu laiha, igauņu lahi cēlies no baltu vārda liesas, jeb lies vājš. Somu rieska, igauņu rusk cēlies no baltu preskas, kam ir nozīmē svaigs vai neraudzēts. Somu tihja vai igauņu tuhi cēlies no baltu tušķas, jeb tukšs, un somu līka, jeb igauņu līg, cēlies no baltu valodas liekas, jeb lieks, tādā nozīmē, ka pārāk daudz. Nākamā sadaļa – abstrakti jēdzieni un reliģija. Somu tapa, igauņu taba cēlies no baltu cilmes vārda daba, kas arī nozīmē dabu vai paradumu. Somu vaiku cēlies no baltu vičkas vai veikti, un tas nozīmē spēku un varu, spēju kaut ko veikt, darīt. Tad somu taivas vai igauņu taivas cēlies no baltu dievas, kas gan šajā gadījumā somugriem ieguvis nozīmi nevis tieši dievs, bet debesis. Tad nākamais vārds tuhat, kas būs cēlies no baltu tūkstantis vai tūkstotis. Vārds parjata cēlies no baltu vārda bārti, ja tāds bārt un aprunāt. Tātad šeit bija pārsvarā piemēri no tā saucamajiem Baltijas somiem, igauņiem un somiem, bet interesanti, ka šādi baltu valodu aizgūmi sastopami ne tikai pie Baltijas somiem, ar kuriem dzīvojam kaimiņos arī šodien, bet arī pie tālākām somugru valodām mūsdienu Krievijas teritorijā. Tas liecina par to, ka šie aizgūmi varētu būt nākuši no baltiem, kas kādreiz dzīvoja tālāk uz austrumiem no tagadējās Latvijas robežas. Tā piemēram mūsdienu Krievijas teritorijā sastopamas tādas somugru valodas kā mordviešu, kas iedalās mokšu un erzju valodā,
Un no visām tālākajām somugru valodām tieši mordviešu valodās ir visvairāk un vieglāk pierādāmie baltismi. Tas liecina par iespējamiem tiešiem kontaktiem pagātnē. Valodnieki kā Kazimirs Būga, Vladimirs Toporovs un Oļegs Trubačovs ir izteikuši hipotēzi, ka senatnē baltu apdzīvotā teritorija austrumos robežojās ar mordviešu priekšteču zemēm. Un par to runā tādi vārdi mordviešu valodās kā mokšu kabda vai erzju kardas, kas varētu būt cēlies no baltu gardas, jeb gards. Tad tālāk vārdi krda vai kirda varētu būt radniecīgs prūšu enkerdan, kas nozīmē reizi, vai, piemēram, lietuviešu karta, kas arī nozīmē reize. Tad mordviešu mukuro vai nukir cēlies no baltu nugara, jeb mugura. Tad mordviešu pandoz vai erzju panst cēlies no baltu pantis, kas nozīmē iemaukti pavada. Tad mordviešu pēļ, kas cēlies no baltu pēļis, kas sastopams lietuviešu valodā un nozīmē nazis. Tad erzju valodas vārds sazor, kas varētu būt cēlies no vārda seso, kas ir māsa. Tad mordviešu sod, kas varētu būt cēlies no baltu sodis, kas nozīmē sodrēji. Tad mordviešu teiter, kas varētu būt cēlies no dukte, jeb meita. Tad erzju valodas vārds simeņ, kas varētu būt cēlies no baltu semeņis, kas nozīmē sēklas. Bet šajā erzju valodā tas folklorā tieši nozīmējot stumbru. Un mokšu valodā šņa vai erzju kšņa cēlies no baltu šikšņa, jeb siksna. Šajā mordviešu un erzju valodā tas gan nozīmē tieši mīkstināta āda. Tad vēl mūsdienu Krievijas teritorijā ir tāda mariešu valoda, kurā baltismu ir ievērojami mazāk un to izcelsme ir daudz neskaidrāka. Tā kā mariešu apdzīvotās teritorijas nerobežojas ar seno baltu areālu, zinātnieki uzskata, ka šie aizgūmi visticamāk mariešu valodā ienākuši ar mordviešu starpniecību, vai arī senatnē mariešu ciltis tomēr dzīvojušas vairāk uz rietumiem nekā mūsdienās. Tātad mariešu valodas vārdi kaim no baltu kaimas, kas it kā nozīmē ciems, bet pie mariešiem nozīmē kaimiņš. Mariešu kiraš, kas cēlies no baltu kiršti, jeb cirst, un mariešu gadījumā tas nozīmē durt, sist un klauvēt. Tad mariešu mogir vai mongir, kas cēlies no baltu nugara, jeb mugura, arī pakaļa. Tad mariešu pembe vai pempe, kas varētu būt cēlies no baltu pempe, kam var būt nozīmes gan pumpa, gan pumpurs, tieši šajā mariešu valodā. Tad mariešu vārds šužar, kas cēlies no tā paša baltu seso, kas sastopams pie lietuviešiem un nozīmē māsa. Tad mariešu vārds šormo vai šurmo, kas cēlies no baltu šermoņeļis, jeb sermulis, bet mariešu valodā tas nozīmē lūsi un cauni. Un līdz beidzot mariešu vārds ušto vai išti, kas cēlies no baltu josta. Tur skaidrs. Te gan piebilde, ka visi šie aizgūtie vārdi tad varētu būt nākuši tieši no austrumu baltiem, jeb tiem, ko mēdz dēvēt par Dņepras baltiem. Tā ka iespējams arī, ka šo Dņepras baltu valodās šiem vārdiem jau bija nedaudz savādāka nozīme nekā, piemēram, mūsdienu latviešu vai lietuviešu valodās. Un līdz beidzot vēl ir sastopama tāda somugru valodu grupa kā permiešu valodas, un šī valodu grupa atrodas vēl tālāk uz austrumiem, pie Urālu kalniem. Šeit baltu valoda ietekme ir visniecīgākā un visapšaubāmākā.
Pat ja šie vārdi patiešām ir baltismi, tad tie gandrīz noteikti ir ienākuši ar citu somugru cilšu, piemēram, mariešu vai mordviešu starpniecību, nevis tiešā kontaktā ar baltiem. Un permiešu valodas pārstāv tādas valodas kā udmurtu un komi valodas. Tā, piemēram, udmurtu valodā ir vārds juani un komu valodā ir vārds juavni, kas varētu būt cēlies no baltu jautāt. Un tad vēl udmurtu vārds mugor, komu vārds migor, kas tā tad varētu būt cēlies no baltu nugara, jeb mugura. Udmurtu un komu valodā tas gan vairāk nozīmējot kā siluets un figūra. Ar to tad arī beigšu baltu vārdu aizguvumu apskatu somugru valodās. Valodnieki uzskata, ka kopumā nedaudz vairāk kā 1% vārdu somu valodā varētu būt aizguvumi no baltu valodām. Tā nav liela valodas daļa, bet, kā redzējām, diezgan daudzi no šiem vārdiem ir ar diezgan svarīgu nozīmi ikdienas dzīvē. Vismaz dzīvē, kāda bija agrāk senatnē. Iespējams, ka agrāk šo aizgūmu varēja būt arī vairāk, bet tie laika gaitā tika aizvietoti vai izmainījās pilnīgi līdz nepazīšanai. Kopumā tas mums dod interesantu ieskatu potenciālajos baltu un somagru sakaros no tiešām tālas senatnes. Tas ļauj mums vairāk uzzināt arī par mūsu pašu valodu, jo reizēm ir saglabājušās patiešām senas baltu vārdu formas. Iespējams pat no laikiem, kad baltu valodas vēl nebija sašķēlušās tajā, kas vēlāk kļuva par latviešu, lietuviešu un prūšu valodām. Lūdzu atstāj komentāros savu viedokli par šiem senajiem valodu aizgūmiem. Būšu priecīgs atbildēt arī uz jautājumiem, kas saistīti ar šo tēmu. Ja patika šis raidījums, iesaku nospiest pogu patīk, abonēt šo kanālu, kā arī padalīties tālāk ar šo video. Tas ir labākais veids, kā atbalstīt Laika doma kanālu. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!